Līdz ar jauno mācību gadu Bebrene ir kļūsi par Augšdaugavas novada jauniešu galvaspilsētu. Šogad Bebrenes profesionālajā un vispār izglītojošā vidusskolā ir sen neredzēts skolēnu pieplūdums. Pirmajā kursā mācās 68 jaunieši. Pašvaldība ir tā vieta, kura tiešām zina un redz savu pedagogu vai iedzīvotāju vēlmes mācīties kādā konkrētā vietā un kādā konkrētā skolā. Tāpēc tiešām pašvaldība vienmēr mēģina sabalansēt gan vecāku intereses, gan arī skolēnu intereses, lai bērns saņemtu kvalitatīvu un labu izglītību. Piemērs tam ir Bebrenes profesionālā skola, kur tiešām šobrīd 2023. gadā ir iestājušies pirmajā kursā 68 bērni. Tas pierāda to, ka ja pašvaldība neatlaidīgi strādā pie profesionālās izglītības, attīstības un pati redz, kur ir jābūt vidusskolai, kur profesionālai izglītībai, tad arī gribētos redzēt lielāku valsts atbalstu tieši profesionālai izglītībai, kuru dažkārt nākas finansēt vairāk pašvaldībai nekā valstī. Tāpēc tomēr gribētu novēlēt tik vienam bērnam, kurš ir atnācis mācīties profesionālajā izglītībā, tiešām, lai šie 4 gadi, ko jūs pavadīsiet Bebrenē vai Višķos, lai viņi būtu tie, kas jums nākotnē dotu iespēju kļūt par labiem cilvēkiem, ar labu profesiju un iet tautās. Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcās ir veikts remonts, lai jaunieši, kas izvēlējās mācīties Bebrenē, ikdienā justos labi un komfortabli. Ļoti liels prieks, ka šogad mums ir 68 pirmkursnieki, tas ir tiešām varants prieks. Mums bija prieks, kad viņi šeit Bebreni piepildīja ar savām čalām, ierodoties Bebrenē. Un īstenībā bija pat tāds neliels apmulsuma brīdis, ka šeit ir tik daudz jauniešu. Skola ir gatava darboties, skola ir gatava arī apgūt jaunas, radošas, inovatīvas metodes. Bebrenes skola īstenībā vienmēr ir bijusi atvērta dažādām inovācijām. Viena no populārākajām ir izglītības programma lopkopība, kas piedāvā apgūt zirgkopja profesiju. To studēt izvēlas jaunieši no visas Latvijas, kas tostarp mācās sagatavot zirgus jāšanas sportam un arī paši piedalās dažādos vietēja un starptautiska mēroga pasākumos. Šoruden pasākumā Mājas kafejnīcu dienas topošie zirgkopji viesus priecēja ar dažādiem priekšnesumiem, demonstrējot skolā gūtās zināšanas. Bet tie nopietnie nozares pasākumi, viņi kā brīvprātīgie piedalās tādās zirgu skatēs kā Nacionālais dārgums, Rudens pērle, un tad jau viņi kļūst redzami un varbūt arī atpazīstami, jo tas jaunietis piedalās kā laukuma komanda, kā palīgs, bet viņš jau iegūst kaut kādu zinām gan pieredzi, gan atpazīstamību, kā arī mūsu jaunieši iesaistās jauno zirgu audzētāju kustībā. Un šogad notiks atlase, un mēs piedalīsimies arī, varbūt kāds no Bebrenes tiks arī pasaules čempionātu, kas notiks Dānijā nākošu gadu. Bebreniešiem ir gandarījums ne tikai par profesionālās izglītības attīstību un skolēnu pieplūdumu pagastā, bet arī par vēl vienu sakoptu vietu Bebrenē. Pašvaldībai īstenojot ERF projektu, Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādē Mazputniņš pabeigti vērienīgi renovācijas darbi. Nomainīts jumta segums, logi, durvis un nosiltināta ēka. Veikts arī iekštelpu remonts, padarot telpas patīkamas bērniem, pedagogiem un vecākiem. Un mēs tā uzskatām, ka Bebrenē ir par vienu sakoptu vietu vairāk. Tā ir mūsu pirmsskolas izglītības grupiņa Mazputniņš. Visu vasaru mēs esam darbojušies, esam strādājuši. Mums ir ļoti liels prieks par to, kā mēs ļoti daudz esam izdarījuši pašiem mazākajiem pirmsskolas izglītības grupiņām. Viņi pēc 9 mēnešu prombūtnes šodien ir atgriezušies savās vecajās, bet, kā mēs sakam, jaunajās mājās. Ir uzsākts darbs arī pie teritorijas labiekārtošanas un ir ļoti liels prieks, ka Bebrenes skolā ir komanda. Jo mēs to darījām ar prieku, mēs to darījām lietus laikā, mēs to darījām saulē spīdot, un šobrīd mūsu pašu mazākie tiešām sakārtotās telpās apgūs savas pirmās zināšanas, iegūs jaunus draugus, mācīsies priecāties, mācīsies kopā būt un noteikti viss izdosies.